Šodien mezglojam šāda veida makramē dekoru Ziemassvētku eglītei, vai arī var karināt savā mašīnā. Sākam 5 minūšu dekoru. Tātad ņemam pirmo diegu, salocam uz pusēm. Izvaram cauri. Otru diegu. Izvaram cauri. Šādi, jā. Tad, lai vieglāk strādāt, es lietoju šo dēlīti. Un sākam ar otro diegu, liekam pāri, un šo mēs apvijam apkārt 2 reizītes. Šādi. 1 un 2. Apvijam apkārt 2 reizītes. Un nākamo. Šis ir pamata diegs, uz kura mēs tinam. Un ņemam nākamo. Un tāpatās vijam apkārt 2 reizītes. Tad šo pamata diegu pliekam apkārt standziņai, izveram cauri, jā, un šādi pliekam apkārt. Šī pusīte ir gatava. Un trešo diegu salocam uz pusēm. Liekam klāt, šādi, izvaram cauri, jā. Atkal, lai vieglāk strādāt, es izmantoju šo koka dēlīti un vijam apkārt uz šo pusīti, šādi, jā. Šos diedziņus apvisim apkārt atkal 2 reizes. Te redzat, mums ir tā kā atstarpīte. Šeit, šajā daļā mēs izmantosim piegriezto īso diedziņu. Redzat, cik skaisti aizpildās ciet. Un tā turpinām ar pārējiem 2 diegiem. Tā smarža, kanēļa. Tā. Šeit turpinam. Apkārt kanēļa standziņai veidojam pēdējo mezglu. Un no otras pusītes. Izvaram cauri. Šādi. Varam pabīdīt
mazliet uz viducīti. Jā. Nu, tālūk. Tad es izvēlos šādu smalku diedziņu, lai mēs varētu pievienot šeit pa vidu. Šādi, ja? Te mēs palīgā ņemam tamboradatu, ieduram pa vidiņu, jā, šeit pa vidiņu. No otras pusītes es vienkārši paņemšu un izvilkšu cauri. Tā. Un izveram cauri šeit. Tieši skaisti pa vidiņu. Ja? Un uztaisam mezgliņu šeit. Tā, lai varam pakarināt vai nu eglītē, vai nu mašīnā. Ja? Un apgriezt un izķemmēt ir atlicis.